Vai apveceņš ir krustojums? Ja es ievietoju monētu šajā krustojumā, vai mums ir apveceņš? Nopietni, bet tagad, vai jūs uzskatāt, ka šis apveceņš ir krustojums? Es jums saku, ka nē, apveceņš nav krustojums. Nē, tev nav vajadzīgi brilles, ja redzi krustojumu, tas ir tikai optiskā ilūzija. Un, lai noskaidrotu, kas ir apveceņš, mums vienkārši jāveic pareizie analīzes. Analīzes. Ja jūs klepojat, jums var būt saaugstēšanās vai var būt kaut kas ļoti nopietns, piemēram, TBC, tāpēc tikai pareizās analīzes var pateikt, kādas veselības problēmas jums ir. Lai analizētu, kas ir apveceņš, mums jāliek šis mazais apveceņš mikroskopā, vai nu jāpalielina tā apkārtmērs. Tagad vai šis apveceņš ir krustojums? Daži teiks, ka jā, tā kā tā ir likumā. Lūdzu komentāros uzrakstiet, kurā valstī likumā ir noteikts, ka apveceņš ir krustojums. Paldies! Varat arī klikšķināt uz šī video laiklikšķa. Tagad es drīzāk redzu joslu, kas izvairās no satiksmes sastrēgumiem, kas radušies sakarā ar pārtraukumiem, šķēršļu krustpunktiem, kā arī ar kreisajiem pagriezieniem. Šī vienvirziena josla ir galvenā ceļa ar priekšrocībām, un tajā ir vairāk krustojumu ar otršķirīgajiem ceļiem. Šeit mums ir krustojums, sekundārā ceļa krustojums ar apveceņu. Ieejot apveceņā, jāsniedz priekšroka transporta līdzekļiem, kas jau ir apveceņā. Tālāk pie pirmās iziešanas mums ir šķēršļu punkts. Šķēršļu punkts nav krustojums, jo matemātika, kas ir loģiskā un precīza zinātne, mums saka. Krustojums tiek attēlots kā divu taisnstūru, divu virsmu vai tilpumu kopīgo punktu kopums vai divu kopu kopīgo elementu kopums. Transporta līdzekļi, kas atrodas apveceņā, var turpināt braucienu apveceņā vai izbraukt pa labi, nesaskaroties ar nevienu. Tālāk mums ir krustojums. Transporta līdzekļi, kas ienāk apveceņā, saskaras ar transporta līdzekļiem, kas jau ir apveceņā. Tālāk pie otrās iziešanas atkal ir šķēršļu punkts un pēc tam krustojums. Trešā iziešana ir arī šķēršļu punkts, un pēc tam mums ir vēl viens krustojums. Tālāk mums ir ceturtā iziešana un ceturtā šķēršļu punkts. Un tad mēs nonākam galējā punktā, kur pabeidzam šo apli ar ceturtā krustojuma vai pirmā, no kuras sākām. Tagad sūtu šo video saviem draugiem, lai redzētu, vai viņi zina, kas ir apveceņš. Es liktu likmi, ka nē. Un kad tu būsi pabeidzis draugu sarakstu, nosūti šo video savam mērsam, deputātam vai senātam, lai mainītu likumu, kas pārkāpj matemātikas likumus. Paldies par komentāru, par patīkamu, bet galvenokārt par dalīšanu. Neskaties uz augšu, skaties uz ceļazīmēm.